Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija kā skola ir dibināta 1920. gadā, un tās karogā ierakstīti dzejnieka vārdi. Vienībā mēs dižu daļu, mūsu jauno valsti celsim. Skolas vēsture ir apkopota muzejā, kura ekspozīcija arvien tiek papildināta. Šogad tiek atzīmēta Viļa Plūdoņa 140. dzimšanas diena, un tai ģimnāzija gatavojas īpaši. Piemiņai iestudēta poēma Uz saulaino tāli. Ģimnāzijā skolēniem ir pieejama moderna sporta halle ar plašu un daudzveidīgu sporta inventāru. Ķīmijas laboratorija aprīkota izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Interesi piesaista skolēniem domātie individuālie skapīši, kā arī moderna un plaša ēdamzāle, kuru izmanto kā aktu zāli dažādiem pasākumiem. Skolēniem ar kustību traucējumiem pieejams lifts. Informācijas centrs ir mūsdienīgs, telpas saulainas un mājīgas. Lai nostiprinātu skolēnu radošās intereses, skolā ir pieejami daudz interesanti pulciņi. Piemēram, teātris, koris, ansamblis, preses veidošanas pulciņš, lidmodeļu izveidošanas pulciņš, kā arī sarīkojuma dejas. Ģimnāzijā ir izveidojušās savas tradīcijas, kuras tiek izkoptas katru gadu. Katru gadu 1. septembrī ģimnāzijā tiek pasniegta personības balva. Ģimnāzijas personības balvu ieguvuši tādi cilvēki kā Jānis Miņins, Indra Burkovska un Dana Reizniece Ozola. Latvijas dzimšanas dienai par godu ģimnāzijā tiek rīkots dziesmu konkurss Dziesma dzimtajā valodā, kur katru gadu tai tiek izvēlēts atbilstošs temats vai autors. Skolēniem ir iespēja izveidot savu mācību firmu, tādējādi uzzinot vairāk par uzņēmēju darbību, ražošanas un biznesa plānu rakstīšanu. Ģimnāzija piedalās ekoskolu programmā Zaļā skola. Tādēļ katru gadu skolēni un skolotāji piedalās vides labiekārtošanās, stādot kokus un puķis. Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā ir iespējams apgūt B kategorijas transporta vadītāju kursus un iegūt transporta vadītāju apliecību. Teorijas kurs ir iekļauts vispārīgās izglītības programmā, un praktiskās braukšanas ir iespējams apgūt paralēli mācības procesam, un arī es jau esmu ieguvusi. Nesen virtuālā spēlē, kuru veidoja portāls Prakse LV, zinošākās skolas titulu ieguva Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, kuras 11. A klases skolēni atbildēja uz visiem 3395 uzņēmumu sagatavotajiem jautājumiem. Ģimnāzijā vissvarīgākais ir skolēnu mācību rezultāti. Tieši tāpēc, lai skolēnus motivētu darbam, ir iespējams iegūt zelta, sudraba un bronzas liecības. Mums ir svarīgi, lai ģimnāzisti pēc skolas pabeigšanas kļūtu par patstāvīgi domājošiem, uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem.